Sveiki, sveiki. Nu, tad ķersimies klāt 2025. gada matemātikas eksāmenam optimālajā līmenī. Skatīsimies, kā mēs to varam izpildīt. Un mēs sāksim ar pirmo daļu, ar pirmiem 33 uzdevumiem. Un iesākumā mēs pārbaudīsim algebru. Nu, tad pirmā lieta - aprēķini. Šo, protams, var tikpat viegli vienkārši iemest arī kalkulatorā, ja jums ir zinātnīs kalkulators un jums ir atļauts lietot zinātnisko kalkulatoru, bet pietiek arī vienkārši zināt, ka pakāpe viena puse nozīmē kvadrātsakni. Tāpēc rezultāts ir gluži vienkārši 4. Tāpat arī logaritms pie 3 no 81. Atceramies, ka logaritms nozīmē atbildēt uz jautājumu, kādā pakāpē ir jāceļ trīnieks, lai mēs iegūtu 81. Jeb cik reizes 3 ir jāreizina ar sevi, lai iegūtu 81. Un mēs zinām, ka 3 var sareizināt pašu sevi 4 reizes, un atbilde līdz ar to atkal ir 4. Tālāk. Uh, Otrais uzdevums mums ir jāskaita ceturtās kārtas sakne no 3 plus ceturtās kārtas sakne no 3. Un tas ir vienkārši kā saskaitīt divus ābolus. Atbilde ir 2. Divas ceturtās kārtas saknes no 3, un tas ir T variants mums. Tā, otrais apakšpunkts. Šis laikam beidzās kā bonusa punkts visiem kārtotājiem, jo šeit nebija korekti noformulēts. Iznest reizinātāju pirms saknes zīmes. Reizinātāji jau ir 2, bet konkrēti tā darbība, ko mēs varam izdarīt, ir tas, ka mēs varam izvilkt kupsakni no 8, un tas ir kā uzdot jautājumu, kurš skaitlis sareizināts ar sevi 3 reizes ir 8. To nozīmē kupsakne. Tātad 3 reizes, kurš skaitlis tas ir, un tas, protams, ir 2 reizes 2 reizes 2, tātad 2. Un tas nozīmē izvilkt kupsakni. To nozīmē izvilkt kupsakni no 8. Un paliek A. Tā būtu cerēta atbilde, bet tiem, kas arī neizpildīja šī formulējuma dēļ, es, ja nemaldos, arī šādi mēs tikām pie punkta. Tālāk, 8. kārtas saka no A. Pārveido par pakāpi. Tas nozīmē, ka mums ir A ar pakāpi. Un neliels pavadījums jau ir šeit. Viena puse ir kvadrātsakne, un 8. kārtas sakne līdz ar to ir 1/8. Salīdzina A un B vērtības, ja 0,8 A tajā pakāpē ir lielāks par 0,8 B tajā pakāpē. Nu, šeit no tēmas par eksponenciālu funkcijām jāatcerās, ja bāze ir mazāka par 1, tad pakāpe pie lielāka kāpinātāja kļūst mazāka. Jā, piemēram, 0,8 kvadrātā būtu, teiksim, 0,64, 0,64, un tas jau būtu mazāks skaitlis. Jā, vai arī, piemēram, 0,3 kvadrātā ir 0,09, 0,3 kubā jau ir 0,027. Paliek arvien mazāks un mazāks. Un tātad, lai pirmā pakāpe būtu lielāka par otro, mums ir nepieciešams, lai A būtu mazāks par B. Trešais uzdevums. Mums ir dots funkcijas grafiks. Funkcija ir 1 līdz x mīnus 1 puse. Tātad hiperbolas funkcija, jeb apgrieztās proporcionalitātes funkcija mīnus 1 puse. Grafiks mums ir arī precizēts definīcijas apgabals no mīnus bezgalības līdz nulei un pēc tam no nulles līdz pusbezgalībai. Nulle tātad netiek definēta. Un jāaprēķina, vai no grafika jānosaka f no mīnus 2 vērtība. Izdarīsim abos veidos. Tātad, ko nozīmē noteikt f no mīnus 2 vērtības? Tas nozīmē, ka mēs atrodam x un skatāmies, kāds ir y. Un mēs ieraudzīsim, ka tas ir mīnus 1. Mēs to varam arī izrēķināt. Bet pietiek rakstīt jau uzreiz mīnus 1. Bet es ielikšu šo šeit. Tātad 1 līdz ar mīnus 2. Tas ir tas pats, kas mīnus 1 puse. Mīnus 1 puse, mīnus 1 puse. Tas kopā ir mīnus 1. Kāda ir vērtību kopa, ja vērtību apgabals? Vērtību apgabalā mums ir jāskatās y vērtības. Un mēs redzam, ka mums ir pārtraukums pie
mīnus vienas puses. Mīnus viena puse ir nesasniedzama. To var arī analītiski novērtēt. Jo mēs zinām parasto hiperbolu, parastajā hiperbolā nav iespējams sasniegt nulli. Tātad šis nevar būt nulle, un mēs atņemam vienu pusi, tad kopā rezultāts nevar sanākt mīnus viena puse. Un tas ir C gadījums - mīnus 0,5. Ir tas tā vērtība, ko mēs izlaižam. Paskaidro, kāpēc dotās funkcijas grafiks nekrustoja OY asi. Šis ir tāds gadījums, kur mēs varam formulēt dažādi, bet es izlikšu ar vienkāršiem paņēmienu. Gluži vienkārši, ā, ka funkcija nav definēta pie x ir nulle. Ja? Ja mēs gribam kaut ko plašāk, es varu precizēt, ka x ir nulle, tas ir arī y ass vienādojums. Tā, es precīzāk rakstīšu, kas atrastos uz y ass. Jo x ir nulle, ir vienmēr tas gadījums, kad funkcija šķērsos y asi. Nosaki visas tās argumentu vērtības, x, ar kurām dotās funkcijas vērtības ir pozitīvas. Tā, jāpaņem kāda cita krāsa, un mums vienkārši vajag, lai funkcija ir pozitīva. Tā mums, piemēram, nederētu nekas no negatīvās puses, kur x ir mazāks par nulli, jo mēs redzam, ka funkcija tad ir negatīva. Jā, piemēram, šeit mums nedara nekas, bet mums ir mazs gabaliņš šeit starp 0 un starp 2, un 2, protams, neieskaitot. Tāpēc atbilde būs no 0 līdz 2 neieskaitot. 0 neieskaitot, jo pie 0 nav definēts, 2 neieskaitot, jo pie 2 funkcijas vērtība ir 0, un tad tā nav pozitīva, tā ir 0. Certais uzdevums mums ir jāstāv izteiksme reizinātājos x kubā mīnus 27. Un šeit vienkārši jābūt vērīgam formulu lapā, vai pat, iespējams, kā atceraties un ar sirdi jūtat, tā ir kubu starpība. Un, ja mums ir kubu starpība, tad mēs to izpildām šādi. Mēs to sadalām reizinātājos šādi. Tāpēc šajā gadījumā mums būs x mīnus 3, x kvadrātā plus 3x plus 9. Daži atstāja 3 kvadrātā. Es to nerekomendēju, bet eksaminātori, ja nemaldos, to arī ieskaitīja. Jo esat sadalījuši reizinātājos. Lūk tā. Skatāmies tālāk. Piektais uzdevums. Mums ir jāveido izteiksme. Pirmo sacensību posmu velosipēdists veica 2 stundās, bet atlikušo 30 km nobrauc ar ātrumu A km/h. Mums vajag izteiksmi, kas izsaka visu ceļā pavadīto laiku. Tad laiks, es izmantošu fizikālu apzīmējumu, bet man liekas, ka tas pat nebija obligāti, bet man tomēr patīk pierakstīt. Tā, sagriezīšos pie tumšākas krāsas, citādi es neredzu vairs kursoru. Tāda te ir, un kā es teicu, nav pat obligāti. Pietiek rakstīt arī to, kas ir vienkārši pēc maniem zīmes 2. Mums ir 2 stundas bankā, patīk vai nē. Un tālāk seko plus, mēs pieskaitīsim klāt to, kas seko pēc tam. Un par katriem 30 km seko A km/h. Atceramies, mums ir dots ceļš S, mums ir dots ātrums V, un mēs zinām, ka šī formula, lai aprēķinātu laiku, ir ceļš dalīts ar ātrumu. Tāpēc 30 dalīts ar A. Mērvienības sakrīt, kilometri pret kilometriem saīsināsies un paliks stundas. Tāpēc mums ir šāda izteiksme, lai aprēķinātu stundas. Nākamais mums ir jāatņem daļas. Lai mēs spētu atņemt šīs daļas, mums vajag vienādas saucējs. Tāpēc mums nāksies paplašināt vienu daļu. Šeit ir 2 reizinātāji, šeit ir 1 reizinātājs. X ir tāds pats, mums ir jāpiereizina x plus 5. Un tāpēc mums pirmā daļa ir paplašinām kā x plus 5 ar saucēju x reiz x plus 5. Mēs ņemsim nost. Lūk, šo te otro daļu nemainītu. Un lūk tā. Saucējs paliek tāds pats, mēs varam izreizināt, varam arī to nedarīt. Un šeit ir jāizdara starpība x plus 5 mīnus 2. 5 mīnus 2 ir 3, tāpēc paliek x plus 3. Un tas arī ir viss, kas mums ir nepieciešams.
Esam nonākuši pie 7. uzdevuma, un es īstenībā atļaušos jums parādīt pat vesels 3 veidus, kā to izdarīt. Pirmais no veidiem ir šāds, vienkārši pie pašiem pamatiem. Kādā gadījumā daļa ir negatīva? Tas ir tad, ja mums ir skaitītājs pozitīvs, pēc saucējs ir sanācis negatīvs, mēs dalām kaut ko pozitīvu ar negatīvu, vai otrādi. Skaitītājs bija negatīvs, bet saucējs ir pozitīvs. Un paskatīsimies, kas tur būs. Pirmajā gadījumā, ja 2 mīnus x ir lielāks par 0, mēs varam vienkārši sakārtot. 2 ir lielāks par x, bet x ir mazāks par mīnus 3. Un vēlreiz x ir mazāks par 2, un x ir mazāks par mīnus 3 vienlaicīgi. Padomājam, ko tas nozīmē. X ir mazāks par 2, un x ir mazāks par mīnus 3. Tas ir kā divi nosacījumi. Mums obligāti vajag, lai ir mazāks par 2, un reizē, lai mazāks par mīnus 3. Mums pietiek tikai ar vienu nosacījumu. Savukārt no otrā mēs iegūstam tieši pretējas zīmes. Tātad varam īstenībā pat pātrināt procesu. X ir lielāks par 2, bet mazāks un lielāks par mīnus 3. Ja, tās pašas zīmes. Un atkal šoreiz šis ir stiprāks nosacījums. Ja būs lielāks par 2, reizē būs arī lielāks par mīnus 3. Tātad vai lielāks par mīnus 3. Un šo, ko ir lielāks par 2, es gribēju teikt. Un šo var ļoti ērti pierakstīt kā mīnus bezgalība līdz mīnus 3. Tātad tas ir gadījums, kad ir mazāks par mīnus 3. Vai no 2 līdz pusbezgalībai. Tas ir pirmais veids, pēc vienādojuma sistēmām. Tur, protams, ir jābūt arī labai izpratnē par to, ko mēs īsti darām. Otrais veids, un trešais arī būs intervāla metode. Pirmā būs intervāla metode ar tabulas palīdzību. Vispirms mēs atradīsim saknes. Diezgan viegli. Piemēram, 2 mīnus x ir 0. Skaidrs, ka tur sakne ir 2. Un x plus 3 ir 0. Skaidrs, ka sakne ir mīnus 3. Mēs šos skaidrus jau esam redzējuši. Uzrakstīsim šos 3 intervālus augošā secībā. Tātad mums ir ideja tāda, ka tā ir lielā skaitļu asa no mīnus bezgalības uz pusbezgalībai, un šīs divas saknes to ir sadalījušas, sagriezušas 3 daļās. Un tad skatīsimies, kā ir ar zīmēm. Ideja tāda, ka visos šajos intervālos šī izteiksme būs ar vienu un to pašu zīmi, jo mainās tikai tur, kur skatītājs vai saucējs var sanākt 0. Un, teiksim, es izvēlos kādu skaitli no šejienes, teiksim, mīnus 5. Izrēķinu, skatītājā ir 7, saucējā ir mīnus 2. Tas ir pozitīvs dalīts ar negatīvu, tātad negatīvs. Bieži vien arī vienkārši ievilkt mīnusiņu. No mīnus 3 līdz 2 izvēlēšos, teiksim, 0. Tad ir 2 dalīts ar 3. Tas ir kaut kas pozitīvs. Un, ja es izvēlos kaut ko no šejienes, teiksim, 3, skaitītājā mīnus 1, saucējā 6. Tas ir kaut kas negatīvs kopā. Un man vajag tieši negatīvos. Tas ir šeit un šeit. Tātad es redzu, ka x ir no mīnus bezgalības līdz mīnus 3. Tātad šis ir analītiskais intervāla metodas paņēmiens, kur mēs darbojamies ar tabulu aprēķiniem. Mēs vienkārši sadalām to vairākās daļās. Un jā, sadalījām vairākās daļās, pārbaudām katrā daļā, kādai vajadzētu būt zīmē, un tas arī veido mūsu atbildi. To varēja veikt arī grafiski, un tas ir man īstenībā mīļākais paņēmiens. Viss, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir papildus vajadzīgs, protams, ka mēs zinām, ka te ir mīnus 3 un 2, kas sadala mūsu lielo skaitļu asi, bet mums vajag vienkārši mācīt zīmēt līnijas. Mums ir divas līnijas. Skatītā līnija 2 mīnus x, un tā ir dilstoša taisne. Nav obligāti jāpieraksta, kas tā par līniju, bet es tomēr uzskatām parādu. Un x plus 3 tā ir augoša taisne. Sadalām to 3 daļās. Un es skatos, negatīvs un pozitīvs, tas kopā ir negatīvs, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Tad tālāk ar mīnus 3 un 2 mums ir pozitīvs un pozitīvs, abas līnijas, tas ir, ka abas līnijas atrodas virs x-as, tātad dalījums ir pozitīvs. Un šeit ir negatīvs un pozitīvs, viena līnija ir zem, otra ir virs x-as, tātad kopā dalījums ir negatīvs, un tas ir mums derīgs. Un atkal mēs šādi pārliecināmies, ka rezultāts ir no mīnus bezgalības līdz mīnus 3 un no 2 līdz pusbezgalībai. Jā, 3 dažāda veida risinājumi, ko es gribēju parādīt, bet tas ir tāpēc, ka mums katram ir dažādi stili, kā mēs to aprēķinām. Es gribēju parādīt visus. Varbūt kaut ko jaunu uzzināt, varbūt vienkārši nostiprinājāt savu stilu.
Sēž tagad astotais uzdevums. Uzraksti vienādojumu, lietojot substitūciju. Gluži vienkārši mums ir jāizstāv viens līdz riks. Un tāpēc mēs iegūstam m kvadrātā, bet šeit ir divi. Divi dalīts riks ir uzrakstāms kā vienkārši 2 reizes 1 līdz riks, tāpēc te būs vienkārši 2m mīnus 3. Super. Šeit bija jāraksta atbilde, un tas ir vienādojums. Mums ir jāuzraksta vienādojums, tāpēc neaizmirstam ir 0. Tālāk mums ir virkne uzdot rekurenti. X1 ir 2, xn plus 1 ir xn kvadrātā mīnus 1. Aprēķina virknes otro locekli 2 un trešo locekli 3. Šeit tiek pārbaudīts vienkārši arī mūsu spējas izmantot jaunas svaigas formulas. Ja es rakstu x2, kas mums tālāk jāaprēķina, tad es pasaku, ka n ir 1. Tas nozīmē, ka man ir x1 kvadrātā mīnus 1, un x1 kvadrātā, protams, ka ir 2 kvadrātā. Ar 4 mīnus 1, tas ir 3. Un izreikinām tālāk trešo. Tas vienkārši mums ir tātad, ja es reiķinu x trešo, tad man n vietā ir 2. 2 kvadrātā. Šī formula principā pasaka, ka mēs ceļam iepriekšējo kvadrātā un atņemam 1. Tātad 3 kvadrātā mīnus 1 ar 9 mīnus 1 ir 8. Lūdzu. 10. Uzdevums mums ir jāatrisina vienādojums 2 pakāpē x mīnus 1 ir 32. Šis ir eksponentu vienādojums, un tas, ko mēs darām, ir vienkārši 32. Uzrakstam kā divnieku pakāpi tagad, jo tādā veidā mēs vienkārši salīdzinām pakāpi ar pakāpi. Un, ja bāzes ir vienās, tad kāpinātājiem ir obligāti jābūt vienādiem. Tas nozīmē, ka x mīnus 1 jāsanāk ir vienādam ar 5. Mēs pārnesīsim viens uz otru pusi, pieskaitām abām pusēm 1, un atbilde ir 6. Ja? Tātad 2 pakāpē 6 mīnus 1, tāda maz pārbaudi ir 2 piektajā, kas tiešām arī ir 32. Ar kalkulātoru varam apstiprināt. Tālāk mums ir 11. uzdevums. Funkciju grafikai krustojas punktā 2, mīnus 1 nosaki. Vienādojumu 2 pakāpē x minus 5 ir mīnus 3x plus 5. Šis nav tāds klasisks vienādojums, to parasti varētu risināt grafiski, un arī tas grafiski tiek risināts. Mums ir iedots, ka vajadzīgais krustpunkts, un krustpunktā mēs nolasam šo x vērtību, lai atrastu sākni, tāpēc atbilde x ir 2. Jā, gluži vienkārši. Mēs meklējam x, tad arī x tajā krustpunktā skatāmies. 12. uzdevums mums ir dot ģeometriskā progresija. Paskaidro, kāpēc nevar viennozīmīgi noteikt vienu B2 vērtību. Tad ģeometriskā progresija nozīmē, ka mēs kaut ko pieskaitām. Un mēs kaut ko esam nevis pieskaitām, bet piereizinām. Kaut ko esam piereizinājuši un kaut ko esam piereizinājuši vēlreiz. Un ideja ir tāda, ka mēs nevaram dabūt viennozīmīgu vērtību, jo var piereizināt divas vērtības īstenībā. Tātad viennozīmīgi noteikt B2 nevar, jo virkne ir ģeometriskā progresija, izpildās ģeometriskās progresijas nosacījumi tātad, gan tad, kad B2 ir 5, tad mēs pierēsim 5 un 5, 5 reiz 5 ir 25, reiz 5 ir 25, gan tad, kad B2 ir mīnus 5, tad šeit maz atjautība. Ņemam vērā, ka arī negatīvu skaitli mēs te varējām pierēzināt. Jautājums, kā to var pateikt? Gluži vienkārši. Ja mums ir divas reizes pierēzināts kāds kocients, tā sauc šo pierēzināto skaitli, tad principā mēs par 5 esam pierēzinājuši divas reizes šo skaitli, lai iegūsim 25. Tad 5q kvadrātā ir 125, ja mēs tā vienkārši izteiksim. Un tas jau ir vienādojums. Mēs varam izlīt ar 5, q kvadrātā ir 25, un atceramies, ka tās ir vienkārši divas atbildes - 5 un mīnus 5. Un es sapratu vienu kļūdu, ne jau P2 mums ir 5 un mīnus 5, bet Q. B2 būs attiecīgi 25 un mīnus 25. Tā, šāda kļūda ir izlabota. Nepazaudēju tagad punktus. Nākamais mums ir tagad analītiskā ģeometrija. Vektori, koordinātu plakni un līnijas vienādojums. Pirmās tēmas. Un uzreiz par vektoriem. Mums ir doti vektori A, tas ir no B līdz šim punktam, kurš nav atzīmēts, un C, kas ir no tā paša punkta, bet līdz A.
Punktam A. Nosaki vektora A koordinātas, un kā mēs to darām? Mēs skatāmies no sākuma līdz beigām, cik daudz esam gājuši x virzienā, cik vienības, un tās kopā ir četras vienības. Un cik daudz esam gājuši y virzienā. Mēs arī esam gājuši divas vienības, un tās ir asu pozitīvajos virzienos abas, tāpēc nav jāliek mīnus. Ja es būtu gājis pretēji, teiksim, uz šo punktu A, tad man būtu 2 uz leju, un tad es rakstītu -2. Izsaki vektoru AB ar dotajiem vektoriem. Tad ar AB un C. Tā mums tas ir kā uzdevums no A nonākt līdz B, ejot pa šiem vektoriem. Pa vai pret, vai vairākas reizes. Un mēs to varam darīt šādi, ka mēs aizējām vispirms no punkta A līdz tam trešajam punktam, kas nav atzīmēts, un mēs ietu pretēji vektoram C. Tāpēc es rakstīšu -C. Tā, kad esam nonākuši šajā punktā, mēs iesim uz punktu B, un tad tā mēs ietu pretēji vektoram A. Tāpēc -C un -A ir tas, kā šo izsaka. Trešais apakšpunkts. No punkta M 5,4 uzzīmē vektoram A pretējo vektoru B. Tātad vektors A ir pilnīgi uz augšu, tad gan no pozitīvajā x, gan pozitīvajā y virzienā. Vektoram B tad jāiet pretēji negatīvajā x un negatīvajā y virzienā, saglabājot tādu pašu uh, paralelitāti, tā es varētu teikt, lai ir paralēls, bet pretējā virzienā. Tātad 2 uz leju, 4 pa kreisi. Un to mēs tikko izdarījām. Un, protams, lai mums nepiešujās, pieliksim klāt, ka tas ir vektors B. 14. uzdevums. Mums ir koordināti. Telpā dots kubs ABCD, EFGH. Ar šķautnes garumu 3 vienības. Un punkts C ar koordinātām -3, 3 un 0. Tā, vai C tiešām jā, pie x ir -3, y ir 3 un z ir 0. Jā. Tagad mēs noteiksim punkta B koordinātus. Un, ja godīgi, nu mēs vienkārši skatāmies. Novelkam līdz x asī ir 0. Y asī uz y as tieši atrodas 3. Un uz z as arī sanāk 0. Nosaka vektora AG koordinātas. Tad no A līdz G. Tad mēs ejam no vektora A, un par laimi vektoram A koordināts ir 0, 0, 0 līdz vektoram G. Mums vajadzētu vektoru G koordinātas zināt x virzienā. Mēs esam īstenībā pagājuši 3 uz atpakaļ. Y virzienā ir 3 pozitīvajā virzienā, un Z virzienā arī ir 3 pozitīvajā virzienā. Un, lai tiktu pie AG, mums gluži vienkārši no šīm G koordinātēm, tev ir mīnus, jāatņem ir 0, 0, 0, kas ir punkta A koordināts. Līdz ar to nekas jau nav mainījies. Uzrakstam pareizi, vienādības zīme. Punktiem nav vienādības zīme, kad es nosaucu punktu, kā varat redzēt, bet vektoram ir. Un atbilde ir -3, 3 un 3. Un tad jānosaka, ko ir vienāds vektors AB plus vektors AH. Tas ir vienkārši ģeometriskā saskaitīšana. Mēs paņemam vektoru AB, pārvietojam vektoru AH uz B gala punktu un zīmējam tieši tādu pašu, bet iziet no B, un mēs redzam, ka mēs aturamies pie AG. Tāpēc arī tā būs pareizā atbilde šoreiz. 15. uzdevums. Mums ir dots taisnīgs vienādojums, taisnīgs 3x plus y -5 ir 0, un kāds punkts 1y. Aprēķina y vērtību. Tas, ko mēs redzam, ir, ka x ir 1, un mēs vienkārši ievietosim to iekšā mūsu vienādojumā. Tas ir 3 reizes 1, tad vienkārši 3. Tātad y plus 3 mīnus 5, tad y mīnus 2 ir 0, un mēs vienkārši pārnesam 2, pieskaitot divām pusēm, un y ir 2. Jā, tas ir viss, kas jāizdara. Tāpēc jau arī tikai viens punkts. Dota taisne y ir 4x. Dotai taisnē perpendikulārs taisnes virziena koeficients K2 ir, un mums gluži vienkārši perpendikulārai taisnē no formula labs jūs redzēsiet, ka tas tiek aprēķināts kā dotais virziena koeficients zem saucēja un ar mīnusu. Tāpēc mēs varam rakstīt -1/4, jeb -0,25. 17. uzdevums. Mums tur vajadzēs arī savu spriestspēju nodemonstrēt. Taisne iet caur punktu P -31, un tās virziena koeficients K ir 2. Uzrakstīt taisnes vienādojumu formā AX plus BY plus C ir 0, kur A, B un C ir veseli skaļi. To var izdarīt vairākos veidos. Kaut kas ir pateikts priekšā formula lapā, bet es darīšu
tādā veidā, kas man šķiet tāds labs. Tā virziena koeficients ir 2. Un, jā, es zinu, ka tas ir kā y ir 2x, jā, plus kaut kāds nezināms koeficients, ko es apzīmēju pagaidām ar mazo p. Es ievietošu šīs koordinātas, tad -3, y vietā, ne, aplami, y vietā man ir jāliek y koordināta 1, un x vietā ir jāliek koordināta -3. Tad 1 ir -6 plus p, un es 6 pārnesu uz otru pusi, pieskaņot abām pusēm 6, iegūstot, ka p ir 7. Tāpēc es redzu, ka y ir 2x plus 7, un mums ir jāsakārto vienā pusē, kur a, b, c ir vesels skaitļi. Es izdarīšu tā, ka es pārnesīšu y uz otru pusi, atņemot y abām pusēm, nolikšu to pa vidu, un man vienkārši atliek tikai samainīt kreiso un labo pusi, un tas ir tas mūsu risinājums. Mēs varam pārliecināties, pie x pie virziena koeficients tiešām ir 2, jo tas ir koeficients pie x. Un, ja es ielieku -3 un 1, paskatīsimies, -3 ir -6, -1 tas ir -7, plus 7 ir 0. Jā, izpildās. Vienādojums ir patiess. Tālāk, riņķa līnija. Mums ir dota riņķa līnija, un centrs ir punktā -2, 1. Punkts B atrodas uz šīs riņķa līnijas, tā punkta B koordināts ir 1 un 2. Aprēķina dotās riņķa līnijas radius. Nu, mums vienkārši vajag attālumu no A līdz B, un formulu lapā redzēsiet. Šo attālumu formulu mums vienkārši starpība starp x-iem un starpība starp y-iem. Starpības starp abscisām un ordinātām. Katra kvadrātā saskaitām un zem kvadrātsaknes. Tā ir kā mēs Pitagora teorēmu rēķinātu. Mums principā arī tā ir Pitagora teorēma, jo šeit ir paslēpies taisnība trīsstūris, kuram viena kateta ir 1, otra ir 3. Un mēs to formulā arī dabūsim redzēt. No 1 ir jāatņem -2, un no 2 jāatņem 1 un celsim kvadrātā, tāpēc arī te iegūsim kvadrātsakni no 3 kvadrātā plus 1 kvadrātā, gluži kā zīmējumā. Un tā ir kvadrātsakne no 10, un mēs to arī šādi atstāsim. Mums nav jāprēķina aptuveni. Ja mēs to darīsim, nu mēs dabūsim tos 3 punktus, bet nedabūsim apstiprinājumu par ierakstu. Viens papildus punkts. Uzraksta tādas riņķlīnijas vienādojumu, kur centrs ir punktā A un radius ir 5. Ok? Tad gluži vienkārši x mīnus x koordināte. Tātad -2, tātad kopā +2. Plus y mīnus y koordināte centram 1. Ir 5 kvadrātā, ir 25. Tas arī tas, kas jāizdara. Jo mums radiuses ir jāpaceļ kvadrātā. Mums principā jāparāda, ka strādā Pitagora teorēma. Tālāk 19. uzdevums, nu mēs esam pie ģeometrijas. Daudzstūri rotē par kādu no tām malām, rodas nošķelts konus. Nosaka, kāda veida daudzstūris rotēja. Nu tā, nošķelts konus, tas ir kā, protams, ka konus, bet nošķelts. Nezināju, ko citu pateikt. Un iedomājamies, ka kaut kas te ir rotējis, un tas ir gluži vienkārši, ja mēs tā paskatāmies, kaut kas šāds. Tā pilnīgi noteikti ir trapece, tā nav 3 stūris, bet kāda trapece, vai tā ir vienāda sānu trapecei, šīs sānu malas būtu vienāda garuma. Tā ir taisnīga trapece, un diezgan loģiski, jo tā ir jābūt perpendikulārai. Vienai malai ir jābūt perpendikulārai pret pamatiem. Lūk tā. Tālāk mums ir dota trīsstūra piramīda SABC, ABC, SABC, un mums ir jānosaka, kura taisne ir šķērsa taisnē MB. MB tātad ir šī taisne, un godīgi pagarīgi tā ir AB. Un ko nozīmē šķērs taisne? Tā nozīmē taisne, kas ir telpā. Tādas, kas nekustojas telpā, bet nav arī paralēlas. To var iedomāties kā tādu kā viaduktu, teiksim, re, kur ir šosei, un re, kur ir tilts. Un tās
līnijas noteikti nav paralēlas, teiksim, tas, kā kustās šī mašīna, tas, kā kustās šī mašīna, nu, nav noteikti paralēli, bet tās arī nekustosies. Avārija nav iespējama. Un viena tāda līnija, ko es redzu, ir SC, un tāpat īstenībā ir piedāvāta. SA noteikti krustosies, ja tiem ir kopīgs punkts A, CB arī krustosies, kopīgs punkts B, un CM arī krustosies, ir kopīgs punkts M. Nav kopīgu punktu. Otrais apakšpunkts - plaknes ABC un ABC un BSC. Šķeļas pa taisni, tad ABC tā ir šī apakšējā plakne, un SBC tā ir šī sāma plakne aizmugurē. Un mēs redzam, ka ir kopīga taisna. Tas ir tas, ko mums prasa, ir kopīga taisna. Tā ir BC. Var arī pašpikot pēc tā, ka vienkārši paskatieties, kas ir tie divi kopīgie punkti, jo taisna definē divi punkti. Trešais apakšpunkts. Piramīdas visas šķautnes ir vienādas. Papildini attēlu, piezīmēt leņķi alfa, kas ir leņķis starp sāmas kalni ABS, un pamata plakni ABC, tātad starp sāmas kalni ABS, kas ir šī priekšplānā esošā, un ABC, kas ir pamats. Tā kā tā ir. ā, Tā kā viss šķautnes ir vienāds, tas nozīmē, ka mums šeit ir vienāds trīs stūris apakšā. Tas nozīmē, ka tā ir reizē arī gan mediāna, gan bisektrise. Un tas pats ir arī patiesi šeit. Mēs šeit sadalījuši uz pusēm esam, tāpēc arī šeit mēs varam novilkt mediānu, bisektrise augstumu visu kopā. Un jā, tas ir divplakņa kakla leņķis. Divplakņa kakla leņķis ir starp diviem augstumiem vienmēr, starp perpendikuliem pret to pašu taisni. Un tāpēc šī šis ir tas leņķis, ko mums vajag. Leņķis SMC. 21. uzdevums. Taisnas prizmas ABCD, A1B, 1C, 1T1. Pamats ir taisnstūris ABCD, kura laukums SABCD ir 6 kvadrātcentimetri. Prizmas diagonāls DB1 un pamata plaknes veidoties leņķis B1DB ir 60 grādi. B1DB. Ar 60 grādi ir šeit, un pamats ir 6 kvadrātcentimetri. Aprēķini prizmas tilpumu, ja DB1 ir 8 centimetri. Tas ir šī prizmas diagonāla. Ok, mēs to varbūt varam, bet varam arī izdarīt viegli. Mums tātad prizmas tilpums būs tad, ja mēs zināsim pamata laukumu, un mēs to zinām, un augstumu, ko mēs nezinām. Un augstumu mēs varam izrēķināt. Augstums mums bildē ir šeit. Un, lai būtu vieglāk, no telpiskā, es vienmēr rekomendēju no telpiskā pāriet plaknē. Otrā man rekomendācija pēc tā, ka meklējam trīs stūrus un atradām arī. Mums ir tātad jānosaka H, ja mēs zinām leņķi un malu. Tas nozīmē, ka nāksies izmantot trigonometriju. Tas ir taisnīgi trīs stūrs, jo tā ir taisna prizma. Tātad mums ir pretkatete un hipotenūs. Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto sinus, pretkatete pret hipotenūzu. Darbu izsakot H, mēs 8 piereizinām abām pusēm, un es samainīju arī vietām puses. H ir 8 reizes sinus no 60 grādiem, 8 reizes kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2, kas kopā ir 4 kvadrātsaknes no 2. Jā. Un es aizmirsu vēl izreikināt pašu tilpumu. Pamata laukums reizes augstums, tātad 6 reizes 4 saknes no 3. 24 saknes no 3 mēs piemirstu visu laiku mērvienības, centimetri un kubikcentimetri. Tālāk pamatosim, ka trīsstūrs A, B1, D ir taisnlīņa. Trīsstūrs A, B1, D. Šis mums seko pēc triju perpendikulu teorēmas. Tātad triju perpendikulu teorēma. Mums vajag atrast, pamatot, redzēt, ka divas taisnības jau ir perpendikulāras, lai pamatot, ka trešā. Divi taisni pāri perpendikulāri, lai trešais būtu perpendikulārs. Mums vajag pamatot, ka šis ir tas perpendikulārs B1, A,
P1AD. Labi. Tā, pirmkārt, tā kā B1P ir perpendikulārs pret plakni ABCD un BA ir perpendikulārs pret AD, šeit tas ir augstums pret plakni, šeit tas ir perpendikuls plaknē, tad pēc triju perpendikulu teorēmas mēs varam spriest, ka lūk, šī novilktā slīpne AB1 ir perpendikulāra tam pašam AD. Un lūk, tas arī viss. Tāpēc trīsstūris A, B1D ir taisnleņķis. Es pieļauju, ka šie man ekstra komentāri nav pat nepieciešami. 22. uzdevums mums ir konus. Konus un aksiāls šāms regulārs trīsstūris ar mazgarumu 8. Aprēķina konus sānviesmas laukumu. Iezīmēsim šo aksiālu šķēlumu. Tātad tas nozīmē, ka mums ir griezums, kas iet pa diametru, tātad cauri centram. Un aksiāls šķēlums ir vienkārši šī plakne, kas veidojas, kad es sagriežu šo konusu tā perpendikulāri pa šo līniju. Tātad tas ir regulārs trīsstūris, tas nozīmē vienāds malas 8, 8 un 8. Tas nozīmē, ka mums ir veidole, šī konusu veidojošā mala, šī ir veidole. Un mums ir arī iespēja pateikt kaut ko par rādījusu. Rādījus ir 4 centimetri. Un mēs varam izreikināt sānu virsmas laukumu, kas ir vienkārši pi reiz rādījus reiz veidole. Tātad pi reiz 4 reiz 8, 32 pi kvadrāta centimetri. Tas ir laukums, tāpēc kvadrāta centimetri. 23. uzdevums mums ir jāizsaka leņķis 3π dalīts ar 10 grādos. Šeit mēs izmantosim to, ka pi ir 180 grādi. Tāpēc 3 reizes 180 grādi dalīts ar 10. Izlīt ar 10 nozīmē noņemt šo nulli nost, tāpēc paliek 3 reizes 18 ir 54 grādi. Protams, nekas tāds, ko kalkulators arī nevarētu izpildīt. Mēs viņam ieksoļošu trigonometrijā, un nākamais uzdevums par trigonometriju. Tālāk sinus kvadrātā no 6a plus kosinus kvadrātā no 6a. Mums ir jānosaka šīs izteiksmes vērtība, un tas ir vienkārši trigonometriskais vienīgs. Ideja tāda, ka principā tur var būt pilnīgi jebkas. Jā, arī pat kompleksāks izteiksmes par parastu x vai alfu. Rezultāts būs viens. Saskatot sinus kvadrātā no kosinus kvadrātā. Kamēr vien tā ir saskaitīšana, tie abi ir kvadrāti, un abi argumenti ir vienādi. 25. uzdevums. Mums ir doti divi pagrieziena leņķi alfa un beta. Salīdzināsim kosīnusa vērtības. Kosinus alfai ir novilkts šeit, un kosinus beta ir novilkts šeit. Mums ir vairāk pavadieni. Kosinus leņķi, kosinus tad mēs nolasam uz šīs asas. Es te ierakstīju alfa, bet tas ir domāts abiem, vienkārši vispārīgs apzīmējums. Un šī ir pozitīvā puse, tā ir negatīvā puse kosinusam. Un mēs redzam, ka kosinus no alfa, protams, atrodas vairāk uz pozitīvo pusi, tāpēc tas ir lielāks. 26. uzdevums. Tas ir nākamajā lapā. Es tam vienkārši ieliku, lai mums ir pilns zīmējums, re, kur tas ir. Mums vajadzēs grafiku. Tātad mums ir dota funkcija kosinus no x mīnus pi līdz 6. Pamanīju, ka man nav pilna bilde. Nu, kā es teicu, bet lūk, re, kur ir. Mums ir kosinus no x mīnus pi līdz 6, kuru definīcija saglabās ir, nu, principā visi x, un re, kur tās grafiks. Aprēķināsim tagad pi dalīts ar 3, un šoreiz tiešām arī aprēķināsim. Tātad f no pi dalīts ar 3 ir kosinus no pi dalīts ar 3 mīnus pi dalīts ar 6. Varat izmantot kalkulātoru, bet es esmu jau tāds vecmodīgs, esmu pieredzis, ka vienkārši paplašināšu saucējus, tad 2pi mīnus pi
dalīts ar 6, tad te paliek kosinus no pi dalīts ar 6, jo 2 pi mīnus pi ir 1 pi. Un tas, protams, ir kvadrātsaka no 3 dalīts ar 2. Jā, ka tas ir kaut kas tāds, ko šeit īstenībā būtu grūti saskatīt, bet kaut kur pie pi dalīts ar trešdaļu tas būtu apmēram šeit, kaut kur tur arī varētu būt. Tālāk funkcijai intervālā no mīnus pi līdz 2 pi ir cik nulles. Nulle nozīmē krustošanos ar x asi. Tāpēc skaitam, sākot ar mīnus pi, mums ir rekur viens krustpunkts, otrs līdz 2 pi, vēl ir arī trešais, mums ir 3 nulles. Un dotajā koordinātu plaknē mēs iezīmēsim funkcijas 2 kosinus no x mīnus pi dalīts ar 6 grafiku. Tas nenozīmē, ka mums tagad jārēķina vērtības un jāmēģina kaut kā tās salāgot ar šo. Nē, ar to x asi jāsaka, kā ir. Bet mums vienkārši jāsalīdzina ar to, kas jau ir dots. Mums ir dots kosinus, bet jāuzzīmē 2 kosinus. Arguments ir praktiski tāds pats. Tas nozīmē, viss, kas ir izdarīts, ir funkcijas vērtības pareizināts ar 2. Tātad šeit būtu, teiksim, augstākā vērtība, tagad tā būs 2 tik lielāka. Ja? Šeit tā 3 tev būtu jāaiziet cauri. Un tad atkal šeit ir augstākā vērtība, tagad tā ir 2 lielāka un izskatās šādi. Un principā tas ir tas, ko mums vajadzētu izdarīt. Atceramies, kā krustpunkti ir tie paši, jo 0 reiz 2 ir 0. Un lūk, tā mēs to izdarām. 27. uzdevums. Mums ir dots 3 stūris. ABC. BC ir 3 centimetri. Kāpēc gan mums to nepierakstīt? AB ir 5 centimetri. Leņķis ABC ir 120 grādi, tad B ir tas leņķis. Aprēķini AC garumu, un tā jau ir vienkārši kosinusu teorēma. Ja mums ir zināmas divas malas, un starp tām vajag aprēķināt trešo malu, to mums vienmēr palīdz izdarīt kosinusu teorēma. Un kosinus leņķim B. Es atļaušos rakstīt leņķi B, cerams, ka man to neviens nepārmetīs. Nu, nevis cerams, bet tas pilnīgi noteikti dara. Jo ir viennozīmīgi skaidrs, ko mēs tad darām. Tad AC kvadrātā mums ir 5 kvadrātā plus 3 kvadrātā mīnus 2 reiz 5 reiz 3 reiz kosinus uz 120 grādiem, kas ir tas pats, kas 25 plus 9 mīnus 2 reiz 5 reiz 3, tas ir 30 reiz un 120 grādiem. Kosinus ir, mēs varam ievadīt pīkas kalkulatorā, bet jāsanāk ir mīnus 0,5. Ieliekam iekavās, lai mums ir viss kārtībā. 34. Mīnus mīnus ir plus 30 reizes pusīt ir 15 un 49. Un AC līdz ar to, protams, ir kvadrātsaka no 49, jeb 7 centimetri. Trīs 28. uzdevums. Kombinatorika, varbūtība, teorija, statistika. Mums ir dotas divas kopas. Un cik ir kopu apvienojumā elementi? Mēs uztaisīsim fiksu apvienojumu. Apvienojums ir kopa, kurā mēs redzam jebkuru elementu, kas ir kaut vienā kopā. Mēs varam rakstīt viens, ja tas ir kopā B, mēs varam rakstīt divi, tas ir abās kopās, 3, 4, 5. Visi elementi, kas parādās kaut vienu reizi, atbilde, protams, ir 5 elementi. Apvienojumā ir 5 elementi. Un mums jānosaka arī kopas A un B starpību. Tie ir A elementi bez B elementiem. Tāpēc mēs varam paskatīties. Divi atkārtojas kopā B, tāpēc mēs to ņemam ārā. 3 arī atkārtojas kopā B, mēs to ņemam ārā. Paliek tikai 4 un 5. Lūk, tā arī būs atbilde. Tie elementi, kas nav kopā B, ir izņemti ārā. Nē, tie elementi, kas ir kopā B, ir izņemti ārā, paliek tie elementi, kas nav kopā B. Tā es gribēju teikt. Aprēķināsim tagad A52 skaitlisko vērtību. Mums tā ir formula. Formulu vēlreiz atgādināšu. Šīs ir variācijas. Variācijas no 5 pa 2. Formula ir gluži vienkārši šāda. Ar faktoriāļiem. Tā darot, es to varu reiķināt šādi. 5 faktoriāls dalīts ar 5 mīnus 2 faktoriāli. Tātad 5 faktoriāls dalīts ar 3. 3 faktoriāli. Kas bija faktoriāls? Tas ir viss skaidrs sareizināti no 5 līdz 1.
un no 3 līdz 1, un mēs redzam, ka mēs jebkurus varam saīsināt no 20. To, protams, var skatīties divējādi. Variācija, šis ir variācijas skaits, tas būtu uz jautājumu, cik veidos es varu sakārtot, paņemt divus elementus no 5 un sakārtot. Tev ir 5 iespējas paņemt pirmo, un pēc tam, kad tu esi pirmo izvēlējies, tev paliek 4 iespējas paņemt otro, un paliek, protams, 20. 30. uzdevums. Sporta nometnē ir 20 skolēni. Aprēķiniet, cik dažādos veidos treneris var izvēlēties 3 skolēnu komandu. Um, un tas ir kombinatorikas uzdevums, klasisks kombinatorikas uzdevums. Pirmais jautājums, uh, vai secība ir svarīga? Tas ir principā vienīgais jautājums, ko mēs optimālu līmeņu matemātikā prasam, vai secība ir svarīga. Mums komandā nav iedalītas lomas, tāpēc nē. Atbilde ir nē, secība nav svarīga. Tas nozīmē, jāizmanto kombinācijas. Mums ir jārēķina kombinācijas. Un mēs izmantosim kombināciju skaitu no 20 pa 3. Tas ir 20 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāli un ar starpības faktoriālu 17 faktoriāls. Tāpat kā variācijām ir formula, kombinācijām arī ir sava formula. N faktoriāls dalīts ar k faktoriālu un n mīnus k faktoriāls. Ļoti līdzīgi, bet saucējā vēl ir k faktoriāls. Kā to izreikināt tik vienkārši? Protams, ka var vadīt iekšā kalkulatorā, bet es parādīšu tomēr, kā mēs alu cilvēku to rēķinājām. 3 faktoriāls ir 3 reiz 2 reiz 1 un 17 faktoriāls. Kāpēc es šeit nedalīju tālāk par 17 faktoriālu? Gluži vienkārši es jau tagad varu saīsināt. Tad 20 reiz 19 un te, protams, ir 6. 20 reiz 19 reiz 3 principā. Tas ir kā 60 reiz 19. Jā, es tomēr kalkulātoram paprasīšu, cik tas ir. Varēju jau to darīt vienu soli iepriekš. Kalkulators uzskata, ka ir 1140. Tik veidos no 20 cilvēkiem var uztaisīt 3 skolēnu komandu. Tālāk, 31. uzdevums. Maisā ir viena balta un 3 melnas bumbas. No tā izvelk viena bumba. Neiespējams notikums ir, kurš no tiem? Un neiespējams notikums arī nozīmē to, ko tas saka, ka nav iespējams, ka kaut kas tāds notiks. Vai ir iespējams, ka izvilktā bumba ir melna? Ir, tāpēc šis variants mums neder, mums vajag neiespējami. Ir iespējams, ka izvilktā bumba ir balta. Maisā palikušās bumbas ir vienādā krāsā. Tas ir iespējams, ja es izvelku baltu, tad paliek tikai melnas, un tad paliek šis. Maisā nepalika neviena melna bumba. Maisā ir 3 melnas bumbas, es varu maksimāli tikai vienu izņemt. Tāpēc arī tas ir neiespējams notikums. 3 noreiz uzdevums. Mums kastē ir 20 detaļas, 3 ar defektu, bet 17 atbilst standartam. No kastes secīgi izvelk 2 detaļas. Nosaka varbūtību, ka pirmā detaļa atbilst standartam. Es tam došu nosaukumu P1. Atbilde ir tā, ka pirmā atbilst standartam. Tas nozīmē, ka no 20 iespējām izpildījās 17. Kāda no tām 17? Labvēlīgajām. Mums vienkārši labvēlīgās iespējas ir jātur pret šīm nelabvēlīgajām. Otrais uzdevums - nosaki varbūtību, ka otrā izņemtā detaļa ir defekta. Zināms, ka pirmā detaļa atbilst standartam. Atbilde pierakst kā daļa. Nu, ko mēs zinām? Palika 19 detaļas. Un tas uzreiz jau pasaka, ka šai atbildēji saucējs būs 19. Un, ja izņemtā detaļa ar defektu, tad mums palika 2 detaļas ar defektu, un līdz ar to nemainījās standarta detaļu skaits. Un 17 standarta detaļas. Mums joprojām prasa, kāda varbūt ir izvēle standarta detaļu. 17. Tāpēc 17 par 19. No 19 detaļām 17 mums ir labvēlīgas. 33. uzdevums. Pēdējais pirmajā daļā. Mēs esam izturējuši jau pirmo daļu. Datu kopai A ir dotas kvartīles 7, 8, 12, 13 un 16. Nosaki datu kopas mediānu. Mediāna ir tā pati otrā kvartile vienmēr, jo kvartils sadala tā, ka te ir 0%, te ir 25%, te ir 50%, 75% un 100% datu.
Un mediāni jau to izdara sadala tā, ka 50% ir vienā pusē, 50% ir otrā. Kvartils to izdara vienkārši vēl smalkāk. Un tad, izmantojot dotos skaitļu asi, attēlo kopas ākastu diagrammu. Nu tā, vispirms mēs sākam ar trīs vidējām detaļām. Vai trīs vidējām kvartilēm, es gribēju teikt. Un noliksim vertikālas svītras pie 8, pie 12, pie 12 var arī tādu biezāku. Otrajā kvartilē velta parasti biezāku līniju un pie 13. Un pabeidzam kasti. Un tad mums tālāk ir jāvelk ūsas. Viena līdz septiņniekam, līdz 0. kvartilē, un otra līdz 4. kvartilē, līdz 16. Un tas ir pabeigts kastu diagrammas zīmējums. Lūk tā. Un jā, tiekamies jau tad otrajā daļā.